šīs dienas darba kārtībā ir tātad jaunais Asus un AMD čipsetu kopnes produktu pārskats. Teikšu, ka ir vairākas mācīsplats uz X870 bāzes. Šodien paralēli, kamēr vēl pēc tam par katru plati atsevišķi centīšos sabūvēt kopā, manuprāt, tādu itin jaudīgu komplektu. Pirmkārt, mums būs Asus TUF Gaming 12 GB RTX 4070 super videokarte. Mums būs arī Kingston Fury. Man liekas, ka pirmo reizi kanālā RGB ramelis. Es esmu svaigi dabūjis arī jauno Samsung 990 EVO Plus cieto disku. Tiesa, man iepriekš bildos tika izmantots jau 990 Pro. Redzēs arī pēc veiktspējas, salīdzinot tieši kāds izskatīsies arī 990 EVO Plus. Konkrētajā versijā ir 2 terabaiti, kas principā pietiek atliektiem galiem tādam vidējam mājas casual gamerītim. Ieķēru korpusu no Deepcool, kā viņš saucās, CH510 Mesh Digital, laikam te priekšā lietiņas radīsies. Klāt mēģināšu. Es gribēju visu TUF būvēt, bet TUF mātes plate nav tā pati krūtākā, tāpēc izvēlējos ROG Crosshair Hero, respektīvi top plati. Ieliku šajā bildā pastīties, kādas tur ir dažas features ļoti interesantas, kuras gribēju apskatīties. TUF AIO 360 ventilatori, kas īstenībā bija tā lieta, kura man ierobežoja potenciāli korpusu izvēlē, jo bija jāmeklē korpusu, kurā ielikt 360 grādu radiatoru iekšā un vēl pāris lietiņas. Šoreiz visu būvēšanu es nefilmēšu, varbūt kaut ko nedaudz. Ko? Vai kamēr tu taisies, pastāstīšu par platēm? Labi, ok. Izies cauri visām platēm, es tikmēr būvēšu un pēc tam pieslēgsies pastīties veiktspējas visām. Ok, visas atsūtītās plates principā pārstāv visas cenu kategorijas, kuras Asus piedāvā ar šī gada AM5 līgzdas procesoriem. Tām visām ir dažas kopīgas features un katra atšķiras, es teiktu, ar kādu niansi vai kādu ļoti nozīmīgu feature, kas daļai arī ietekmē to cenu. Lētākā plate, piemēram, ir šī te TUF Gaming un dārgākā, protams, bez pārsteigumiem ir Crosshair, tautā saukta par Hero plati. Un tad, es domāju, ka īsumā par katru no tām. Sāks ar TUF Gaming, kas ir droši vien tautas varonis. Datex LV pa apmēram 380 naudiņām. Pietiekami solīdas cenas plate, kura varētu pievilināt principā lielāko daļu AMD procesoru tīkotāju. Šī ir arī viena no divām X870 platēm, vēl divas ir X870T. Dizaina ziņā, ir jau izskatās krietni izteiksmīgāk par iepriekšējām TUF platēm, ir īpaši šī daļa. Logo abās vietās uz mātes plates tiešām ļoti lēc ārā. Dzēsētāji ir īpaši lieli un šie M2 uzlikas ir interesanti risinājumi. Kas ir interesanti šajā platē ir tas, ka abi PCIe 5.0 M.2 sloti ir sadalīti, kur viens būs, visdrīzākais tām Windowsam M.2 disks, otrs noslēpts zem videokartes, lai mazinātu tās papildus radīto siltumu zem šī te heat shielda. Un šis var arī saslēgt RAID konfigurācijā, bet šobrīd man vēl īsti nebija pieejama informācija, kurus konkrēti RAID variantus var izvēlēties. Pieļauju, ka visdrīzākais RAID 1 un RAID 5. Tad vēl ir arī divi PCIe 4.0 sloti, kur viens būs bez dzēsētāji. Videokartei arī ir PCIe 5.0 slots, un tai beidzot ir arī videokartes izņemšanas poga, kas agrāk bija tikai dārgajām mātes platēm, līdz ar to vairs nevajadzēs netīšām nolaust stiprinājumu, kā man tas gadījās jau vienai TUF platē, kas īstenībā bija iepriekšējās paudzes. Pretstatā X670T platē arī šī ir ar jaunās Asus antenas tipa spraudņiem iekšā, un visvairāk man šajā relatīvi midrange platē priecē tās porti. Aizmugurē ir divi USB 4 porti, kas principā var tikt uzskatīti arī par vecajiem Thunderbolt 3 standarta portiem. Ir 3 USB 10 gigu porti, 4 lēnie 5 gigu porti un vēl viens USB 2.0, ja kādam kaut ko tur vajag. Vēl aizmugurē ir arī 2.5G LAN ports, tiem, kuri slēgs kompi, piemēram, pie NASA tīklā. Korpusa priekšējiem input-output portiem ir atbalsts uz vienu 20 gigu Type-C ar 20 W power delivery, ir arī viens lēnais 5G un 2 USB 2.0, un tātad kopumā ir jāsaka, ka zem 400 eiro īstenībā diezgan solīda mātes plate. Labi, ņems nākamo. Otra plate ir ļoti nišas, tieši krāsas ziņā, bet man ir jāatzīst, ka vizuāli un pēc sajūtām man patīk vislabāk no visām. Visādas niansītes uzbūvē, kuras ir pilnīgi liekas, bet estētiski smukas bez gala. Kaut vai šī te auduma ļipiņa uz M.2 dzēsētāju. Balta arī ir pati plate zem visiem M.2 lielajām dzēsēšanas platēm un citiem noslēptajiem krikumiem. Strix X
870A Gaming ir vidēji 450 eiro plate. Tehniski no jaudas maķinīta labāka par TAF. Tai, piemēram, ir 16+2+2 power stage ar 90 ampēriem katram, liels radiators, M.2 cietā diska pielikšanai, kurš tiesa ir un nav vienlaicīgi PCI Express 5.0. Tas esot ready, kas nozīmē, ka tam būtu nepieciešams vismaz procesors, kurš šo standartu atbalsta. Savukārt zem pilnā dzēsētāja jau ir pilnībā iestrādāts PCI Express 5.0. Ar jaunākiem AMD procesoriem faktiski abus divus var uzskatīt par PCI Express 5.0. Interesantākās lietas par TAF plati parādās jau šīs mātes plates portos, te aizmugurē. Standartā ir Wi-Fi antenas spraudņi atbalstot Wi-Fi 7, starp 12 pieejamajiem portiem ir 2 USB 4 40 gigu porti, ir 2 USB-C ar DisplayPort Alt režīmu, 5 USB-A tipa 10 gigu un 1 USB-C vēl 30 W Power Delivery un vēl 4 USB-A tipa 5 gigu porti. Kas interesanti, tad šai platē parādās arī jau tāda jauna feature, kas saucās Power Watcher, kur ir saistīta ar šo 30 W portu, kura ļauj datorā redzēt piesprostās ierīces lādēšanas ātrumu tajā brīdī, ko paskatīsimies varbūt vēlāk, kad tur tas čals būs sabūvējis kopā savu kompi, jo platē, kuru es izmantošu bildā, arī šī feature ir, un tad jau redzēs, vai un cik noderīgi tā ir. Visā citādi summējot, glīta funkcionāla plate vidējā segmenta augstākajā plauktā. Tā es laikam to raksturotu. Tālāk gan ir krietns lēciens cenā uz augšu, jo nākamās divas ir jau high-end un pat entuziastu plates, un sākšu ar to, kura man personīgi interesētu visvairāk, ar proti ProArt X870E Creator. Plate, protams, ir glīta, lielākās atšķirības pār TAF bezdziļi niansētajām, kura šajā kanālā mani neinteresē, ir pirmkārt vairāk portu un savādāka pieeja spraudņiem uz plates. Spraudņiem te jau visi M.2 sloti ir aizsekti. Ātrās izņemšanas poga ir interesants risinājums galvenajam slotam, kurš ir PCI Express 5.0 un vienīgais ar tādu normālu nopietnu heatsinku. Pārējiem gan vēl joprojām ir viss jāskroja vaļā un jāliek iekšā. Arī videokartes izņemšana ir bez kaut kādām papildus tur knibuļu spaidīšanām, vienkārši pieliki un izņēmi. Tā kā tam vispār dzīvē teorētiski vajadzētu arī būt. Un galvenā lieta tiesa, ar ko šī plate izceļās, ir 10 gigu un 2,5 gigu LAN porti aizmugurē. Principā, caur vienu vari, laist LAN vadu uz ISP, otru uz savu NASA SFP portu, vai, ja tam ir RJ45, un iegūt ļoti ātru datu pārraidi uz no, un tā ir lieta, kura lielu failu apstrādātāju, principā video montētāju dzīvē ir ļoti noderīga feature un arī iekārojama feature, un kas vēl vairāk, ļoti retai mājasplatē, kas tāds ir, un tas 10 gigu ports, un pa šajā pārskrējienā starp visām mājasplatēm šī ir arī vienīgā, kurai kaut kas tam līdzīgs ir. Un tas ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc šī mātesplate maksā ap 600 eiro. Portu ziņā atkal jau ir Wi-Fi antenu tas pats spraudnis, HDMI 2.1 atbalstot 4K 60 Hz ports, tātad tiem AMD procesoriem, kuriem ir jau iebūvētā videokarte, ir 7, 10 gigu USB-A tipa porti, 2 USB 4 ar 8K 60 vai es pieļauju, ka 2x4K monitoru atbalstu, 1 USB-C 20 gigu ports, kā arī 1 USB 2.0 ports. Un interesanti, ka vienīgai no mātes platēm ir tikai 3, man tā liekas, ka arī šai bija 3 audio porti. Jā, šai arī tāda TAFs ir vienīgais, kurai ir vecie labie 5 porti. Un Power Stage'os šai te ir arī 16+2+2, un kas vēl tāds, vairāk nekas tāda melna, neuzkrītoša un tiešām radošiem cilvēkiem paredzēta mātesplate. Bet, 600 eiro principā tu maksā, lai dabūtu krietni labākus I/O portus un 10 gigus LANa. Bet tagad kārta būs dārgajai, jeb, entuziasta slapjām sapnim. iWatering 750 eiro dārgā Crosshair Hero, jeb vienkārši Hero plate, kura tad skaitās labākais no visa, ko Asus spēj piedāvāt. Pirmkārt ir tie paši Power Stage, kā pieminētajās Strixā un ProArtā, ar 2 barokļu vadi nepieciešami, kuri ir pat stiprināti šeit ar tādu alumīniju. Šai ir 3 PCI Express 5.0 sloti priekš M.2 cietiem diskiem ar masīviem dzēsētājiem, tādiem diezgan pamatīgiem.
Un šai platei ir arī kaut kas, ko es iepriekš nezināju, kas tas tāds ir, Slim SAS ports, kurš principā ļauj procesoram daudz ātrāk pārvietot, piemēram, failus vai programmas starp dažādiem datora komponentiem. Un es teikšu godīgi, es tādu brīnumu redzu pirmo reizi. Līdz ar to man īsti nav sajēgas vēl kā tas vispār strādā un vai tādu vispār var kaut kā pārbaudīt un vai tā ir reāla feature tikai virstaktētājiem un mega spečukiem vai kā, bet izdarīšu izglītotu minējumu, ka ja arī tu nezini, kas tas tāds ir, tad visdrīzākais, ka šī mātes plate un šī feature vai ports arī tev nav vajadzīgi. Platē ir arī ROG Supreme FX Audio, kas skaitās Asus labākais piedāvātais ar Dolby Atmosu. Kaut arī Strix un ProArtam arī bija Dolby Atmos atbalstošs čips. RAM sloti mierīgi spēja atbalstīt virs 8000 MB transferu sekundē un pieļauj kopēju apjomu līdz 192 GB, kas attiecās uz mātes plates šiem te portiem. Tad ir 2 USB 4, 8-10 gigu porti sadalīti kā 6A tipa un 2C tipa USB porti, 2 RE45 porti, viens no Realtek 5 gigu, Intel savukārt ir 2,5 gigu, kāpēc tāda izvēle nezinu. Arī šai ir samazināts skaits audio portu aizmugurē, ir tikai 2 3,5 mm portiņi, un visā visumā, šī ir viena tik smaga, man tā liekas, ka tur tās visas pārējās kopā, bet katrā ziņā te ir maksimāli viss nosakts tā, lai tev maksimāli droši un vienkārši būtu visu kaut ko spraust iekšā viņā. Un izskatās jau diezgan forši, diezgan interesanti, nav ko noliegt. Bet labi, mēģinot rezumēties par platēm, pirms mums tūlīt turpinam ar bildu. Kopumā es izcēlu katrai platē to, kas to atšķir savā starpā vai vienu no otras, bet ir arī virkne kopīgu lietu. Piemēram, un tas ir forši, ka ir Wi-Fi 7 atbalsts. Visas plates tiesa gan atbalsta tikai 2x2, nevis 4x4 MIMO, bet Wi-Fi 7 ir iekšā. Ir arī visādi mākslīgā intelekta virstaktēšanas un dzesēšanas rīki, kurus palaist no Armoury Crate lietotnes, un es arī palaidu dažus testus ar ieslēgtu un izslēgtu šo te feature klātbūtni tīri, lai redzētu, vai un kas mainās. Kopumā, man ļoti patīk Asus virziens atvieglot prasīgā lietotāja dzīvi komponentu likšanā mātes platē. Jo mazāk ir jāskrūvē, jo vienmēr ir labāk. Nepārbaudīt tiesa visām mātes platēm, bet esot arī it kā visām Q dashboard BIOSā, jāsauc jau būtu laikam pareizi UEFI-ā, kur var skatīties un pārbaudīt, ko mātes platē dara pini. Bet to es domāju, ka Lauris pēc tam pats Lauris pārbaudīs. Man noteikti patīk šādi labāk, nekā šķirstīt tur visas lapas manuālī vai biosā un atcerēties, ko ražotājs kādā veidā ir nosaucis, jo tas mēdz dažreiz arī mātes plašu ražotājiem atšķirties un tā tālāk, bet jebkurā gadījumā virziens ir pareizs, virziens ir apsveicams un viens cik šī ir glīta mātes plate. Bet, diemžēl, tā ies tikai pa lielam baltos bildos. Bet labi, atpakaļ pie bilda un skatīsies, kas tur sanāks ar Deepcool keisu un ar pārējiem komponentiem, un cerams, ka izskatīsies daudz maz reprezentabli, un arī es ļoti ceru, ka veikspējas rezultāti beigās būs pietiekami adekvāti, lai spētu parādīt, ka šie te jaunie komponenti kopā tiešām ir krietni labāki un energoefektīvāki un jaudīgāki un tā tālāk. Paldies tev par ieskatu mātes platēs, ar ko tās viena no otras atšķirās. Tomēr ir jāprecizē tevi, ka šī mātes plate, piemēram, atbalsta līdz 256 GB, kas ir arī rakstīts uz šīs mātes plates kastes. Un kopumā no izvēlētajiem komponentiem man ir viedoklis par dažiem no tiem, kā arī par pašu mātes plati. Sākšu ar pašu izvēlēto korpusu. Man nepatika tajā būvēt. Tas, lai arī it kā ir liels, tas nav liels. Man bija izaicinoši tajā ielikt iekšā augšā šo te dzēsētāju. Jā, tas tehniski ielīda, bet redzi pats, cik tur viss ir nevis uz milimetriem, bet reāli saskarās. Atvērumi arī nav diezko lieli, un beigās jau kaut kā visu sanāca salikt, bet neteikšu, ka tā kvalitāte ir tā labākā. Tālāk izvēlētais M.2 SSD, kurš ir Samsung 990 EVO plus 2 TB modelis, un tas ir lielisks. Man iekšā ir arī ielikt salīdzinājumam 990 Pro, kurš, ir cita kaluma, bet kopumā daudzi rādītāji bija itin salīdzinām. Precīzāk jau būtu salīdzināt 990 EVO ar EVO plus, un plus noteikti ir ātrāks vairākos parametros, brīžam pat koķetējot ar 990 Pro un tā spējām. Un teikšu tā, ja katrs cents ir svarīgs, tad 990 EVO plus ir maķinīt lētāks, bet īpaši
nejutīsi veiktspējas zudumu par 990 Pro. Nespēlēs nekādu lielāku failu zīšanā tu šurpu turpu, ne video apstrādē. Un 2 terabaitus var atrast arī par apmēram kaut kādām 150 naudiņām, ja ļoti, ļoti cītīgi pameklē. Noteikti drošs pirkums. Un vispār es teiktu, ka mana izvēle datoros likt iekšā M.2 SSD primāri būs par labu Samsungam, kā var redzēt, un viņu veikumiem, jo viņi konstanti ir, ja ne paši labākie, tad starp 2 labākajiem, un to pārvaldība arī ar Samsung Magician lietotni ir itin daudzpusīga. Protams, ka var arī vienkārši iespraust iekšā šo te cieto disku un aizmirst. Šis SSD, lai arī margināli uz kopējā šī datora fona, tomēr arī ir ar nedaudz mazāku enerģijas patēriņu, bet tos dažus vatus, ja tur iekšā tev, teiksim, 4070 Super Ryzen 9 processor, AIO dzēsavēl un visādas citādas lietas, pa lielam nemanīs. Tālāk videokarte. Kā jau videokarte? Diemžēl nesanāks ne laika ziņā, ne komponentu pieejamības ziņā kārtīgi pārbaudīt šo te RTX 4070 Super veiktspēju pret visām pārējām, kas ir bijušas kanālā, bet bija paspēlējušo, un tā ir pilnīgi adekvāta videokarte, kur uz 1440p jeb QHD spēja griezt visu un pēc kārtas. Salīdzinājumā labākais, ko es varēju salīdzināt no tā, kas bija pieejams uz vietas. Kas attiec uz datora ramu šo te izgaismoto, tad tas bija pieejams, kas bija. Ar Expo režīmu iespējot sanāca to dabūt līdz ne maksimāli reklamētajiem mātesplatē, bet līdz 6000 MHz. Bet atkal no pieredzes saku, ka ierindas casual gamerim varētu pat sākt diskutēt, vai vispār Expo ir nepieciešams, kas ir AMD ekvivalents Intel XMP profilam, un varbūt, ka nemaz nevajag virstektē. Ko tur lieki, kā saka, mocīt sistēmu un domāt tur par sadarībām mātesplatai un ramam. Mātesplata beigās. Jā, es izvēlējos beigās krūtāko un dārgāko no X870 sērijas, kur arī ir dārgākā dateksā, un godīgi sakot, šajā cenas kategorijā, jā, var arī tur skatīties uz kādu ASRock vai MSI flagmaņu mātesplati ar 10G LAN portiem, bet dažiem pat tie LAN porti ir tikai 1, nevis 2, vai arī USB pieslēgvietas ir mazāk. Slim sasu arī neredzēju tur nevienai, kurām pārskrēja pāri, bet arī šeit, šī platē konkrēti es to Slim sasu neizmantoju, jo nebija neviena SATA ierīces, kuru tur piesprost un notestēt, bet būvēt mātesplatē bija ļoti, ļoti ērti. Viss loģiski salikts. RAM sloti pat ar tādu kā atsperīti iekšā, izņemot ārā RAM, tas tā bišķi tā kā palecās, lai vieglāk var izņemt. Lielākais priekš šai mātesplatēm visā šajā sērijā gan ir atrodams, kā jau es teicu, visās platēs, tas ir tas Q dashboard. Lūk, tā štēle ir reāli forša. Ja vēl tajā iekšā varētu mainīt kaut kādus parametrus, piemēram, tur RAM nevis nolasīt, kas tur ir iesprausts, bet gan uzreiz uzlikt tur Expo virsū vai XMP, vai pamainīt vēl lietiņas. Bet tā, nebija īsti neviena vieta, kur nepareizi būtu nolasīts, kas ir iesprausts mātesplatē. Un tiešām ļoti, ļoti ērti pārskatīt, kā esi saspraudis visus konektorus kopā uz mātesplats. Ja pēkšņi gribas kaut ko pārmainīt, vai redz, ka kaut kas nelīdz galam strādā, vai nav tas, ko vajadzēja. Power Watcher lietotne ir interesanta, bet vai mega noderīga? Es teiktu, ka kā kuram. Es paskatījos, kas un kā lādējās, bet arī īpaši neko vairāk. Daudz atkarīgs ir arī no korpusa portu daudzumu un izmantotajiem ātrumiem un vada un gala ierīces, bet vismaz var redzēt, vai saņem maksimālo jaudu, piemēram, telefonā vai kā, kaut kā citas ierīces lietošanā. Kopumā kompis man sanāca, tāds vidējs, jo aplauzos pirmkārt pērkot korpusa ventilatorus, lasot, ka mātesplatē ir arī 12 voltu 4-pinu RGB, bet izrādījās, ka nav, un pārveidotājs arī kastē nebija, tāpēc tie palika bez RGB. Noteikti šis nav mans skaistākais bilds, bet tematiski centos no pieejamajiem komponentiem, cik varēju. Noteikti interesanti būs saņemt uz apskatu arī Intel mātesplates. Tur Maximus vispār nāk man tāks ar Thunderbolt 4 portiem, nevis tikai USB 4, kas ir nedaudz dīvaini, jo it kā AMD esot saņēmuši Intel atļauju arī to lietot, ķipa Thunderboltu, bet jebkurā gadījumā paldies, ka noskatījies šo iepazīšanos. Lai arī virspusēji, kas ir kas jaunajās X870 sērijās un ar ko šīs mātesplates viena no otras atšķirās. Paldies Asusam, ka tās atsūtīja, un es domāju, ka mēs ar tevi tiksimies jau kādā citā video komponentu video. Atā!